attīstīt. Un tad nākamajā gadā mēs jau iegādājāmies pirmos 20 stāvus. Un mēs arī nepirkām 1, 2, bet uzreiz 20 iegādājāmies. Nu, tur, kur mēs pirkām, bija, mēs braucām uz Rožlajām. Tur mēs pirkām, un tur mums arī, tā kā sniedz pirmo tādu konsultāciju arī. Kā vajag viņus stādīt, ko tieši darīt, jālaist, kas ir vajadzīgs viņiem. Cik daudz jālaist, kā jāmēslo. Tam nākamajā gadā mēs vēl piepirkām 10 stādījumus, un tagad mums jau kopā ir 3. Viņa vien pati, viņa nebija precesi, jūs iedomājaties milzīga māja cēsis. Viņa to visu uzbūvēja, noturēja ar stipru dzērienu. Krievi nāca, viņi palika savā mājā kā cietoksnī. Un tagad bija Grolis pirmo reizi, viņš saīcināja visus vinterus. Un viņš saka, vajag kādam kustēties. Bet tā kā man lielākā aizķeršanās bija nosaukums. Man ir ļoti daudz nosaukumi bijuši. Un tagad man ir beidzot nosaukums Idove. Jo es iedomājos, varbūt jāmeklē nosaukumi vēl pie veciem ārpus, varbūt viņi man palīdzēs. Beidzot man ir nosaukums Idove. Tas ir pēc, kad ir Idovas mūžīt kā, nevis Idovas, pils kanstru, kur ir vīnkalniši tur. Un tā kā es tā domāju, beidzot tas nosaukums man ir, tagad domāju realizēt to savu ideju. Visur tur, kur ir arī runa par lauksaimniecību, tur prasa, tātad visiem atbalstiem, un tā ir lauksaimnieciskā izglītība. Uzņēmuma nosaukums un struktūra. Tātad firmas nosaukums jau esmu izdomājis, ka tas ir Sierra Equipment. Ļoti interesanti no mana un vīra vārda. Un tad ir mēģinājusi uztaisīt arī tādu kā organizatorisko struktūru. Dibinātājs esmu tā kā es, bet man vīrs atbild par tehniskajiem jautājumiem, traktoriem. Un tātad to smagumu uzņemās viņš. Grāmatvedis, protams, ārštata darbinieks, un es domāju, tā man būs Kristīne. Tātad kāda tad ir mana koncepcija? Uzņēmums tātad ir jauns un vēlas nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību. Un dārziņus un pašu pārsaimniecību, gan arī lielākos augļu un nogu dārziņu apjomus realizācijā, tātad ražot un izmantot. Tur ir 20 jautājums, vai iztīt salikt uz galvā. Tātad, Andris, ir izglītība Telniecības koledžā, tehniskā universitātē. Visi gan nav pabeigti no tā visa, bet zināšana ir iegūtas kaut kādā. Darba pieredze ir dažādi arī. Ir sākts gan no palīgstrādnieku, līdz, teiksim, amatniekam, guļbūvu speciālistam, tālāk darbvadītājiem, visas kalkulācijas tāmēšanas un tagad, teiksim, rasētājs rūpnieciskajā ražošanā, pat Malpelī. Un hobijs, ir nodarbošanās ar koku. Pamatā koks, un viss, teiksim, kas izriet no tā, ko no tā var izveidot, to visu var